Jūs visu laiku redzat video klipos tikai Marijas ielu, bet es jums gribēju parādīt to, cik īstenībā daudz vietās ir Sunlight Studio. Šodien mēs apmeklēsim Rīga Plaza. Visforšākais ir tas, ka Rīgā Plazā ir arī Spektra, mana mīļākā solārī gulta. Rīgā Plazā ierasties uz Sunlight Studio ir vēl viens vesels pluss, var ņemt līdzi mīļus. Galvenais paņem līdzi kādu, kas viņu pieskatīs, kamēr tu sauļojies. O, čau, Marija! Čau, Ko tu te Rīgā Plazā dari? Man pieredzes apmaiņas brauciens šejieni. Pasās forši! Es gribēju iepazīt kādu jaunu personību, bet Marija taču ir zinošākā beiba pasaulē. Iepazīsties ar manu mazo 4-kājaino mīlīti. Asistentu. Mano sauļošanās asistentu. Girta šodien viņu pieskatīs, kamēr es sauļošos. Super, ideāli. Būs tev auklīte, tad mēs varam ķerties klāt pie sauļošanās. Es dodos. Bija super. Es to Spektru mīlu. Klausies, bet tu esi vispār pamanījis, cik tu esi palikusi brūnāk, kad tu pirmo reizi atnāci? Man liekas, ka es esmu palikusi brūnāk, un tagad es jums parādīšu. Pirms atnāca Sunlight. Šī esmu es. Pirms Sunlight, kā mazs vampīriņš, ļoti bāla. Un kā es izskatos tagad, bet tur būs tāds nedaudz plikāks bildes, tā kā uzmanieties. Es jau uzreiz brīdinu. Un šajās bildēs var redzēt, ka man āda jau nedaudz zeltaināka, bet man ir tāls ceļš ejams. Un te jau var redzēt manu bālo trīsstūrīti, par ko esmu ļoti lepna, jo tas nozīmē, ka es esmu nedaudz iedegusi. Arī, kāda vispār bija tavi stereotipi par solāriju, pirms sāki šeit strādāt un pat iet uz solāriju? Vai varbūt tev bija kādi iespaidi? Man stereotipi īsti nebija nekāda, jo tad, kad es sāku sauļoties, bija tāds riktīgs zaļš skuķis. Pirmā reize, kad es atnācu uz Solāriju studijas, bija laimējis bezmaksas apmeklējumu, un tas bija vispār tāds juhu! Es aizgāju, un man patika tā atmosfēra, tas gaiss, kas smažo pēc Solārija krēma, nonāks mazliet tā kā Spānijā. Un tad bija tāds, jā, es gribu strādāt Solārija studijā. Un tas bija tas, kur es visu laiku sūtīju savu CV. Un šeku reku 10 gadi Solārija studijā. Iedomājieties 10 gadi un pasieties, kā viņi izskatās pēc 10 gadiem. Izsās, ka viņai būtu 15. Nu, tas ir kompliments. Runājot par bezmaksas solāriju, skatieties mūsu video, piesakojiet mums sociālajos tīklos, jo pavisam drīz mēs varbūt izsludināsim kādu konkursiņu, kuru kāds no jums varēs nākt uz Sunlight Studio pilnīgi bez maksas. Buču sunim! Subscribe to my channel.